Huš. Mums nāk ciemiņi. Jā, nāc. Mums nāk ciemiņi. Jā, nāc. Ļauj ienākt ir jā. Viņš tev izstāstīs, kā šeit jāuzvedās. Nāc. Drīkst. Paldies. Zemaize, jā. Labi, tad mēs varam iet? Labi. Jā. Tā, tu man teici, ka man kaut kas jāieliek leduskapī? Jā, pudiņš un pesto. Ok. Nav maize. Maize atveda ne maizi. Tā, mums ir gardumiņi. Mēs pie tiem noteikti arī kaut kad ķersimies. Tie ir griču sapumi. Jā, bet tos tu pati ne... Tos es pati. Pati? Visu šito pati. Fantastiski. Nebūs spēles. Viņam katru reizi, kad atnāk ciemiņš, viņam ir cerība. varbūt viņš ar mani paspēlēs. Cik viņš ir vecs? 2,5. Šodien mēs esam šeit, lai papļāpātu par tavu ceļu, par tavu stāstu līdz tai sajūtai. Pastāsti, tu diezgan ilgu laiku strādāji bankā. 20 gadus. 18. Nu, jā, 18 gadus arī ļoti daudz. Kā tu nonāci bankā? Tas bija foršs piedzīvojums. Es strādāju pa viesmīlu, mācījos universitātē, strādāju pa viesmīlu. Un mana kursa biedrine strādāja bankā par sekretāru. Un viņai vajadzēja kolēģi, un viņa mani uzaicināja. Viņai likās, ka es varētu darēt. Viņa arī izbijusi viesmīlu, un es atnācu uz interviju ar bankas prezidentu tajā laikā. Man viņš intervēja un sastāstīja visu kaut ko, ka es meditēju, ko es tik nedaru. Jēzus, ko es divreiz biju meditējusi, mācījusies, kaut ko sastāstīju tā. Un viņi man saka, nu labi, paldies liels, pēc 2 nedēļām varētu gaidīt tādu bildi. Un es braucu ar liftu lejā no 5. stāva. Un stumju tās smagās durvis vaļā, un man zvana mobilais. Tad vēl man bija tāds mobilais milzīgs saturs, viņa izvēlka. Labdien, šeit no Meritnor bankaniem zvana. Jūs bijāt tikko uz interviju, mēs tā kā esam gatavi jūs ņemt. Es tikko nobraucu ar... Tas gan bija ātri. Jā, un es atnācu no restorāna, pārvilku drēbes, uzbraucu augšā, no intervējos. Man restorāns bija burtiski, kur es strādāju blakus durvīs, atnācu atpakaļ, pārvilku baltu blūzi, turpināju strādāt un palēkdamies tur, kad... Jā, bet bija, protams, bail par visu kaut ko, un tā es sāku strādāt kā sekretāre Skandināvu bankā. Tas bija, man liekas, tas bija ļoti, ļoti dzīvi mainošs brīdis nomainīt kaut ko tādu. Vispār neko nezinot, kā banka darbojās, kas tur notiek. Kādas es tikai tur lietas nedarīju, kādas kļūdas es tur nepieļauju. Bet tomēr tas bija tavs batuts, jo ilgi par sekretāru tu nestrādāji. Nē, mazāk kā gadu. Kas notika tālāk? Mēs strādājāmies tādas lielas letes, un visu laiku viss staigāja no korporatīvā departamenta, no retaila, no cilvēku garām. Un man bija sajūta, ka tur man visu laiku kāds iet garām un kaut ko piedāvā. Ļoti laba vieta. Ļoti laba vieta. Irīna, tu neesi domājusi, vai tu negribētu atnākt pie mums uz interviju? Es biju ļoti žiparīga un izdarīga ar visu to, ka es tik daudz kļūdu tur pielaidu līdz komiskumam. Es domāju, ka mani jau sen vajadzētu atlaist par to, ko es tur darīju, bet... Un tā es sāku lēnām augt pusgadu vienā vietā, tad nākamajā, kamēr es tiku līdz klientiem. Un es sajūtu, klienti ir tas mans aicinājums, es gribu klientus, es tiku līdz klientiem. Un tad tur es tiešām sajūtu, ka šī ir mana vieta. Un es strādāju ar cilvēkiem, sākumā kā klienta apkalpošanas speciālists, kā konsultants, tad kā personīgais finanšu konsultants, un augu, tad sāku vadīt filiāli. Un tad sāku vadīt filiāles, sāku vadīt reģionu, un tad sāku vadīt jau... Banku? Ne, banku pašu ne, bet klienta apkalpošanas tīklu. Tos, kas apkalpo klienta apkalpošanas centros un to cilvēku grupu.
Jā. Bet vienā brīdī tu nonāci valdē. Es nonācu valdē, bet es vadīju klientu apkalpošanas tīklu, un es biju bankas vadītāja vietniece. Okay. Tev bija noteikta kompetence. Jā, man bija darbs ar privātpersonām un maziem vidējiem uzņēmumiem. Un es vadīju principā to komandu, ar kuru es strādāju plecs pie pleca. Es nonācu vadīt viņus, un tas bija, protams, arī tāds... Tas bija interesants moments, interesants brīdis, un tāds daudz pārdomu, daudz sajūtu, daudz emociju tur valdīja. Un viss beigās bija labi. Mums gāja brīnišķīgi. Bet kas bija interesantākais tajā laikā, tad, kad tu sāki jau vadīt cilvēkus, kas agrāk ar to leti staigāja? Tos es gluži nevadīju. Tie nestaigāja gar to leti, bet es sēdēju ar viņiem plec pie pleca valdē pēc tam un strādāju dažādās komandās pie dažādiem projektiem. Zini, kā mēs no ļoti mazas, tad, kad es atnācu uz Merita Nordbanken, tad mēs bijām 42, kaut kas tāds. Un mēs lēnām augām, un katrs cilvēks, kas nāca, viņš tā kā bija papildinājums. Un mēs ļoti ilgi bijām tāda ģimene. Mēs tagad sanākam kopā, mēs smejamies, kad mēs novecosim, mēs dzīvosim, uztaisīsim pansionātu, un visi dzīvosim vienā pansionātā. Cik mums bija ļoti, ļoti, tiešām varēja, mēs uz vienu ļoti paļāvāmies viens uz otru, un bijām ļoti atklāti, un jā, tas bija tāds foršs laiks, un tad lēnām Merita pārpirka Franču banku, tad Nordea mūs nopirka, un mēs kļuvām lielāki. Es atceros, kad es sāku strādāt kā klientu apkalpošanas tīkla vadītāja. Es atnācu no filiāles, esmu vadījis tikai speciālistus, un es atnāku, un es sapratu, ka es nesaprotu, kas man jādara. Man nav ne jausmas vispār, kas man jādara. Bet tev bija kaut kurā brīdī tā ambīcija, es būšu vadītājs? Nē. Tev piedāvāja, tu piekriti, un tad sākās tas mācoties, darot periods. Jā, es nezinu, tās ambīcijas viss tika, man katrā vietā ļoti patika, ļoti. Un tie klienti, un tad tie kolēģi, un tad tie darbinieki. Bija viens brīdis, kad tu tā novērtēji un saprati, es esmu kļuvusi par vadītāju. Nē. Labi, bet tad, kad tu jau biji valdē, biji bankas vadītāja vietniece, vai bija tā, ka es zināju, ka tas ir tā? Vai tomēr tā realitāte jau mazliet atšķīrās no tā, ko tu biji gaidījis? Kā tas ir būt tur bankas vadībā? Man tai vadībā nemaz tā nepatika būt. Tas, kas man patika, strādāt ar maniem kolēģiem, ar manu komandu patiešām. Un risināt tos strateģiskos jautājumus. Es jūtu, ka man ir ietekme un es varu ietekmēt procesus, kas notiek mūsu departamentā. Bet tas, kas man tiešām patika, izlaist cauri tās idejas un tās lietas, par ko mēs sapņojam, kad es biju filiāles vadītājs, kad es biju reģionu vadītājs, kad mēs bijām visi kopā. Un kad, šito es varu dabūt cauri, un šito es varu, es tur varu atvērt to filiāli. Dari, ko gribi, es atvēru to filiāli, tur nevis tur, un viņa nebūs tur, jo mums viņu vajag tur, un kā lai viņi teiktu, nē, tas nav iespējams, tur nevar dabūt līgumu. Nē, tas nav iespējams maksāt bonusus par pārdošanas cilvēkiem. Tas Nordea nav iespējams, tas nekad vēsturē nav bijis, un mēs kaut kā to visu tā. Un tas nav iespējams sadarboties ar visiem šiem departamentiem. Mēs gribam savu to pārdošanas sacensību, un tad mums ir vēl sacensība, un tad mēs apvienojām visu kopā, un mums bija viena grandioza sacensība, un visa banka sadavās rokās, lai atbalstītu mūsu cilvēkus tikai pārdot un piedāvāt un dalīties ar klientiem, ar tiem produktiem, kas mums bija. Tas man tiešām patika, bet
būt tur un risināt to es jau laikam neesmu stratēģis pēc savas būtības. Es varbūt tā līdz galam nejūtu sevi kā tādu stratēģi, bet es esmu ļoti izdarīga un tāpēc es patiku. Un es varēju, un es varēju vienmēr sarunāt un kaut kā... Bet Irīna, viens ir, ko mēs varam. Un varam mēs ļoti daudz. Jautājums par kādu cenu. Tad es dzirdu, ka tev to sajūtu sagādāja ne tik daudz tā vadīšana, bet tas, ka tu ar ļoti skaidru komandu, ļoti skaidriem mērķiem, tā kā ar to skaidro lauku, tu vari dabūt cauri skaidras idejas, kuras tu redzi, kurām tu tici un kurām tu zini, ka tās ir vajadzīgas. Nevis tā strateģiski, zini, kaut kur, mēs varētu un tā, bet tava sajūta ir šis tagad uz tādiem noteikumiem aiziet. Mana sajūta, zini, kas ir par cilvēkiem. Lai viņi jūtas labi tajā darba vietā, lai viņi ir motivēti, lai viņiem patīk darīt tas, kas viņiem, to, ko viņi dara, lai viņi ir īstajā vietā, lai viņi ir aizrautīgi, lai viņi ķer kaifu. Un tas vienmēr ir bijis par cilvēkiem. Un redz, es to brīdi teicu, ka tad, kad es biju pie klientiem, tajā brīdī, kad es nokļuvu pie tiem klientiem, es jutos ļoti, ļoti labi. Un es sapratu, jā, šī ir mana vieta. Un tad, kad es biju viesmīle, es biju ar cilvēkiem. Un tas ceļš ir tik interesants. Un tagad es esmu tirdziņā ar maizi. Un es atceros pagājušajā nedēļā man bija, es atvēru acis sestdienā, kas šodien pa dienu. Es braucu uz tirgu, tas ir tas, ko es gribu. Es gribu satikt cilvēkus, aiziet. Jā, tas cilvēki, lai cilvēki jūtās labi, lai viņiem acis deg. Tu zini, kā es atceros to brīdi, tas bija tas brīdis, kad tas bija tas 6. stāvs, kur mums notika valdes sēdes. Un tad, kad tu nonāc tai komandā, tu redzi, ka tur tāpat ir cilvēki noguruši, tur tāpat ir konkurence, tur tāpat cilvēki ir nobijušies. Un tā cerība, zini, ka tu tagad nonāksi bankas vadībā un tur visi vienkārši lidos un kritīs un celsies. Diemžēl tā nav. Mēs visi esam cilvēki. Un tas zini, kā man likās, kad tu tā kā nonāc jau tik tuvu tām zvaigznēm, vai ne? Un kad tagad tik būs, un tagad ir tā lielā alga, un viss tas lielais atbalsts un tas nodrošinājums, un tev tik skaista vizītkarte, un tu saproti, nē, tu līdz galam tomēr neesi. Neesi. Pa ceļam uz 6. stāvu tā sajūta mazliet izplēna. Jā, viņa pazūd. Man ir paticis strādāt jebkur, bet šobrīd esot tur, kur es esmu, tas ir kaut kā atšķirīgi. Tas neapnīk. Tur nav jautājumi, kāpēc es to daru. Un zini, kā es runāju par to maizes uzņēmumu, tu vari cept, 100 kukuļus dienā, bet tu cep vienu kukulīti, kur nav cukura, kur nav miltu, un tu zini, ka tas ir onkoloģijas slimniekam, un tad ir pilnīgi, tad ir tā sajūta, ka man ir jēga, ka manam darbam ir jēga, vai ne? Un tad, kad tu aizbrauc uz kaut kādu lielo pasākumu ar savu maizi un visi ēd tikai garšīgo un ēd veselīgo, tu esi tik daudz notirgojis un ar to veselīgo brauc mājās un raudi, jo tā jēga, nevienam to jēgu nav vajadzējis, tikai garšīgo ir vajadzējis šajā reizē. Jā, tā ir tā sajūta. Tā, laikam, es nezinu, tas skan tā. Jau ļoti nodrāsta, laikam, tā jēgas sajūta. Viņa ik pa brīdim vajadzīga. Jā, šeit nav jautājumu. Celties, necelties, negribās, nedarīt. Jā, paldies, ka tu padalījies ar savu korporatīvo karjeru. Un tad par to, ar ko tu nodarbojies šobrīd un kā rodās tā sajūta. Es tevi aicinu uz studiju, uz podcastu studiju, un tur mēs varētu par to parunāt jau vairāk. Wow, tev ir Loving But This.
kāds jūs malacis. Jā, abas grāmatas man ir. Jā, un viņas tur nav parādījušās tāpat vien. Ja, jo šis ies cauri droši vien mūsu sarunai, Vaira un Keitija noteikti. Un tas varbūt, tas maldos, man likās tik ļoti saskana ar to Keitijas, vai tā ir taisnība. Ja, ka es noliku tās abas. Aicinu tevi. Sveiks, klausītāji! Es esmu Līga Pauliņa, juriste, vadītāja, supervīzore un šī podkāsta autore. Es interesējos par cilvēkiem, kuri meklē vai jau ir atraduši savu īsto nodarbošanos, kas sniedz gandarījumu sajūtu. Mēs runājam par bailēm, ceļu, šķēršļiem un drosmīgiem lēmumiem. Es esmu sveicināts podkāstā par to sajūtu. Šodien man ir tas prieks tikties ar drosmīgu sievieti, kura lielu savas dzīves daļu ir pavadījusi konservatīvā, pieprasošā, ļoti atbildīgā vidē, bankā. Ir izveidojusi savu biznesu, atsaucoties savai sirdsbalsī un aicinājumam, un ir apguvusi arī ļoti īpašu metodi, ko izmanto pati un palīdz arī citiem, uzdodot jautājumus, kas bieži vien mūs urda un kavē kaut kur doties, bet beigās izrādās paгаlam nebūtiski. Irīna Petersone, sveika! Sveika! Man prieks, ka tu esi šodien šeit kopā ar mani un klausītājiem. Mēs ar tevi mazliet parunājām jau par tavu korporatīvo karjeru, bet tev tagad ir pavisam cita nodarbošanās. Tu cep maizi. Es cepu maizi. Burvīgi. Vai tu vari pastāstīt, kā tas pie tevis atnāca? Kāpēc maize? Kāds ir stāsts par maizīti? Maize vispār nebija domāta maize. Tas bija ceļš pie klientiem, tas bija ceļš pie cilvēkiem. Es biju savā 2. dekrētā. Un man pirmais bērns ir ar īpašām vajadzībām. Un tas pirmais dekrēts pagāja tā ļoti lēnām. Un mēs daudz ieguldījām meitiņas attīstībā. Bet otrais dēls bija pilnīgi vesels. Viņš attīstījās pats, visu darīja pats. Viņam mani praktiski nevajadzēja. Es sapratu, ka man nav ko darīt dekrētā. Man īsti nav ko darīt, un es domāju, ko es varētu padarīt, kamēr man ir dekrēta atvaļinājums. Es domāju, ka es gribētu uz kalnciem tirdziņu sestdienās. Es gribu pie cilvēkiem, es esmu strādājusi vadībā jau kādu laiku, un es neesmu satikusi tādus īstus klientus, un tad es domāju, ko es varētu darīt, īsti neko. Es protu cept maizi. Un es aizgāju, pieteicos kalnciem tirdziņā. Viņi teica, jā, mēs varam varbūt jūs arī ņemt. Cik jums ir tie maizes veidi? Vairāki? Jā, vairāki. Kaut gan man bija tikai viens. Un tā uzrakstīja to, tas saucās HACCP, ja, tāda rokas grāmata, kas ir priekš pārtikas veterinārā dienas, tāds mazais bakalaura darbiņš, uzrakstīja to, atstrādāja visus procesus, piereģistrējos PVD, un pēc kādu laiciņu bija kalnciem ielā klāt ar saviem vairākiem maizes veidiem. Un maize sākās no klienta, maize sākās no tā, ka man gribējās satikt cilvēkus, un man arī ļoti patīk gatavot. Tas arī ir tas otrs. Es domāju, ka tur ir ļoti tāda saikne ar tādu atzinības saņemšanu. Ja? No tā es vēl neesmu izārstējusies, ka man gribās dabūt tūlītēji tādu kaut kādu atgrieznisko saikni. Un ēdiens ir labs veids, kā es to iegūstu. Bet, Irīna, tas bija tā ātri. Dekrētā nav ko darīt. Es domāju, ko es protu cept maizi. Bet noteikti tas process nebija tik vienkāršs. Jo, piemēram, es tagad domātu, ko es protu? Es protu, labi, es esmu juristi, jā, protu rakstīt līgumu, tas būtu tā kā manā profesijā. Bet papildu, rakstīšanas prasme man ir. Gatavot, es gatavoju tikai pēc receptēm, bet es no tā nekaifoju. Labi, es negatavotu. Un tad patiesībā jau ir ļoti grūti saprast, ko es protu, jo mēs bieži vien protam daudz vairāk, nekā mums šķiet, jo liek, tas jau sīkums, nē, tā jau nav nekāda prasme. Un tad arī gatavot taču kūkas, ēdieni, varbūt atvērt kafejnīcu, bet maize. Vai bija kaut kāds veids, kā tu nonāci līdz tam, gatavošana, maize? Es nevaru atbildēt uz šo jautājumu. Viņi vienkārši atnāca.
maize man garšo, maize ir tas, no kā es pārtiku kādu laiku. Maize ir tas, ko mans tētis vienmēr teica, ka bez maizes nav ēšana, nav ēdienas. Viņš bišķi piedzīvoja karu, un tad, es domāju, tur ir kaut kāda korelācija. Es cepu jau kādu laiku maizi mājās. Es zināju, ka visai ģimenei tas ļoti patīk. Vīrs nāca mājās, visu māju smaržoja, un tam nav tāds izskaidrojums, kāpēc maize. Man ļoti patīk pārdošana, man patīk pārdot, un tas arī, es domāju, ir kaut kas no vecvecākiem nāk asinīs līdzi. Es ķeru kaifu no pārdošanas, un tur bija vairāk klients, pārdošana, būt tai vidē, kur es gribu būt. Man blakus pie mājām ir koncerttirdziņš, un tad likās, tas ir tepat blakus, un tās ir sestdienas, un ir saulīt, un mūzika skan, un nāk tie cilvēki, un es varu tur dabūt to ātru atzinību. Jā, nebija tāds, man nav skaidrojuma, kāpēc maize. Bet es tagad izjūtu, ik pa laikam man ir piemājas aptuvīt, un tāda leta, uz kā es gatavoju, un tai letē pretī loks. Un tad, kad ir tumšie vakari, un es tur stāvu un jaucu to maizīt, es domāju, ko es šeit daru? Ko es šeit daru ar savām 2 augstākajām, ar savu pieredzi bankā, ar augstākā vadītāja pieredzi, ko es šeit daru? Bet man patīk. Es nezinu, tu ej ar rokām cauri tai mīklai. Tas ir kaut kāds dzīves process, ļoti lēns, un tu veido tos klaipiņus, un tas ir kaut kas, zini kā, es esmu dzirdējis to, kad pirmajā dzīves pusē cilvēks strādā vairāk ar galvu un ar prātu ir kaut kāds tāds, un otrajā dzīves pusē viņam vairāk gribās ar rokām, un varbūt tas ir tas, man nav nejausmas, bet tas ir kaut kas, tas ir kaut kāda maģija, kas man tur piesaista, jau 11 gadus. Pastāsti par savu pirmo dienu, kad tu brauci uz to tirdziņu. Irīna Petersona, kas ir bankas valdes locekla, šobrīd dekrētā, vēl arī pilnslodzes mamma, jau 2 bērniņiem, tagad ar kastēm droši vien, ja, mašīnā brauc uz Kalnciem tirdziņu. Jā, un es atceros to brīdi, kad man vīrs prasīja, cik tu gribi nopelnīt? Es saku, ja es ieņemtu 50 eiro, man liekas, tie bija eiro vai lati vēl tajā laikā. Varbūt lati. Es teicu, ja es ieņemtu 50 latus, es būtu ļoti priecīga. Un viņš tā atsēdās dīvānā un saka, kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Tas bija forši. Un es ar tavu telti, ar tiem galdiem, ar tām kastēm, ar tiem kukuļiem, es atbraucu. To telti es nevaru panest. Es stiepju viņu lieku, man tur kāds palīdz. Es stājos aiz tās letes, zini, kā bija tā, kad es gāju tai ejā ar savu maizi, un es piedāvāju pagaršot, un es aicināju pie galda, un es stāstīju, un tie, kas man stāvēja apkārt, tie tirgotāji, viņi teica, ka viņi kaut ko tādu vispār nav redzējuši, ka tā šeit neviens nepārdod. Bet es aicināju, vilināju, un visi, kas nāca garšoja, viņi visi pirka. Es atbraucu 9:11, man viss bija jau beidzies, un es jau braucu mājās, un gandrīz vai tā brīvdiena bija tāda pati brīvdiena. Un jā, man ļoti, ļoti patika, un tas bija tāds, zini, man nebija šaubu, kad es daru kaut ko tādu. Man vispār nebija nevienu brīdi šaubu, ka tas ir nepareizi. Un likās, tā ir mana vieta, tā ir mana īstā vieta, kur man ļoti, ļoti patīk. Bet, protams, tas ir, tad, kad tu zini, ka tev ir vizītkarte, tad, kad tu zini, ka tev ir darbs, tad, kad tu zini, ka tev ir status, tad, kad tev ir ienākumi, tu vari šādi spēlēties, un tas nāk ļoti viegli, bez kāda smaguma. Man nav jādomā, kā es nomaksāšu nodokļus, man nav jādomā, kā es samaksāšu sev algu, jo man viss tas ir, vai ne? Man ir aizmugure, un es esmu vienkārši dekrētā, un es te spēlējos, un tas ir daudz savādāk, kā tad, kad tu esi pa īstam biznesā, kad tu esi pa īstam, tagad ir pienākusi tā diena, kad tev jāsāk dzīvot no šīs naudas, kad tev ir jābūt, kad tur ir jābūt racionālam pamatojumam, kad tur ir jābūt tiešām visam jābūt ar pluszīmi, kad tev ir jāspēj nomaksāt nodokļi
Šis ir viens no veidiem, kā labi iesākt savu biznesu un atrast nodarbošanos, kas patīk, kamēr tu esi pamatdarbā. Jo, protams, maizītes cepšana prasa laiku pirms šī tirdziņa, ja? Bet, ja ir kaut kāds veids, kā pamēģināt kaut ko darīt sestdienās, svētdienās vai vakaros, tad nevis skriet no pamatdarba projām, ja vien nav kaut kādi apstākļi, kāpēc tu tur pavisam nevar izturēt, tad pamēģināt brīvajā laikā kaut ko darīt. Un ļoti daudz ir stāsta, ka šis tāds aicinājums, jeb sirds darbiņš arī pēc tam pārvēršās par pamatnodarbošanos. Jā, tas ir labs veids, tas prasa daudz ko. Man tad bija 2 bērni. Pēc tam man jau bija 3 bērni, un tas prasa, tas ir weekends, vai ne? Tas ir laiks no ģimenes. Man ir paveicies, ka man vīrs ļoti, ļoti atbalsta un piekrīt visādiem manām trakajām idejām. Tas ir labs veids, bet ilgi tu tā nevari. Tas prasa arī ļoti daudz spēka. Un kas ir otra lieta, ko es pamanīju, tad, kad jau es turpināju strādāt bankā, man bija paralēli šis bizness, un es biju noilgojis cilvēks, kas man palīdzēja to darīt. Manas domas bija diezgan daudz pie maizes. Un vienā mums bija kaut kāds viens seminārs, kad mums uzdeva kaut kādus jautājumus, un es atceros, kad es tajā brīdī atbildēju nevis par banku, bet par maizi. Un man bija vadītāja komanda, kas jau bija manā pakļautībā. Un tad jau braucot mājās no šī semināra, es sapratu, ak, Dievs, šī ir zīme, ka manas domas vairāk ir tur, vai ne? Jā. Sacīja, ka tavs vīrs tevi ļoti atbalsta visas tavas trakās idejas, un tomēr vienā brīdī viņš teica, Irīna, kāpēc mums tas ir vajadzīgs? Tās bija zinām veida šaubas. Kā tu par to juties? Tad tajā brīdī man pasaule sabruka. Un tas bija tas, ko viņš arī ieraudzīja manās acīs, kad man pasaule sabruka, kad es tur lidoju tajā viesistabā, ka tūlīt es braukšu un es tirgošu un man būs un tā. Un viņš momentā izmainīja to. Viņš teica, ok, ja tu gribi, dari, protams, dari. Bet uz to mirkli tā pasaule vienkārši sabrūk un liekas, kā tu mani nesaproti, ja? Ir tā, ka tajās svešajās kurpēs jau ir grūtāk iekāpt, un mēs bieži vien meklējam to racionālo pamatojumu. Vai tev pašai kādreiz bija jautājums, jā, tu minēji, ka es mīcu to maizīti, kāpēc es to daru, bet tieši no racionālā, finansiālā sākumā, ko es daru? Jā, es dabūju cilvēkus, atgriezenisko saiti, tādu atzinību, bet tas man prasa ļoti daudz ieguldījumu. Vai tev bija šādi jautājumi? Ne brīdi, jo arī, zini, kā gāja ļoti labi. Cilvēki gribēja to maizi, viņi ļoti garšoja, un viņi pirka, un viņi sāka interesēties, un veikaliņš ņēma, kur es vedu uz bioveikaliņu, viņi tā kā ņēma aizvien vairāk, un tad es gāju uz degustācijām un piedāvāju degustēt un satiktos cilvēkus, un tad veidojās, zini kā, viss bija ārkārtīgi interesanti. Lēnām katrs sakotais Facebookā, tai lapiņai, katrs tas logo, ko es veidoju, es atceros to stāstu, kad es zvanīju, lai man nodrukā tāds uzlīmīts ar logo, un man viņi prasa, kādā programmā jums ir logo. Es saku, Excelī. Un viņi, labi, sūtiet Excelī. Jā, un tas bija tik interesanti veidot to visu, un tur tiešām man nebija tie jautājumi, nevienu brīdi nebija šaubu. Tagad, 11 gadu laikā, man ir pāris reizes bijušas šaubas, kad man liekas, man vajag pārdot, man vajag praktizēt to manu apzinātības praksi un strādāt tikai ar to, kad tas jau prasa arī fiziski diezgan daudz, bet es esmu šobrīd, man ir tādi brīži, zini, kad es braucu uz to tirdziņu, es domāju, kāda tā ir privilēģija, visa diena svaigā gaisā. Es ņemu tās smagos lietas, es nesu, es attīstos, man muskuļi strādā, es esmu fiziski daudz stiprāka, labākajā savā formā, kādā es esmu bijusi. Es satieku cilvēkus, un viņi visi ir ļoti inteliģenti, viņiem interesē, viņiem garšo. Man viena kolēģīte no tirgus teica, ka viņa ir nogurusi no bezjēdzīgām sarunām tirgū.
Un es domāju, no kādām bezjēdzīgām sarunām mēs runājam par uzturu, mēs runājam par sportu, mēs runājam par psiholoģiju, mēs runājam par attiecībām, mēs runājam par emocijām. Mums nav bezjēdzīgas sarunas, mēs runājam par dzīvi, mums tās sarunas ir dziļas un tā brīžam, kad rindā cilvēki stāv, nu, kas te notiek? Mēs esam atnākuši pēc maizes, vai ne, bet jūs tad... Kaut kā mēs bišķiņi aizraujamies par ilgu, un tad es dabūnu atvainoties. Un kāds klients apsēžās un sēž, un es jau esmu nolikusi sev beņķīti tur pie tā galda, un tad mēs varam runāt. Man jau kolēģieši arī saka, bija tas klients atnācis, kas te vienmēr ļoti ilgi sēž, bet tās sarunas ir tik interesants. Man liekas, sēdi, pasēdi vēl parunāju. Tev jāpārsauc zīmols, ir maizīte ar pievienoto vērtību. Jā. Klau, bet par to... kolēģi tirgū. Kā tev šķiet, varbūt viņa vienkārši nav īstajā vietā? Nav ne jausmas. Un zin kā, es atstāšu to priekš viņas, un tie ir viņas jautājumi. Jā, viņi mācās pavisam citu lietu, un es domāju, ka viņai noteikti izdosies. Bet jā, tas tā var būt, ka tās sarunas liekas bezjēdzīgas, kad tas darbs liekas bezjēdzīgs, vai ne? Šī saruna ir tieši par to, ka mēs nespējam atrast šos labumus, kā tu teici, svaigs gaiss, cilvēks, sarunas, jauna informācija, un tad, kad tu dari to, kas tev patīk, tu saredzi ļoti daudz detaļas. Darot darbu, kas mums nepatīk, tajā darbā arī ir daudz labas lietas, un bieži vien kaut vai alga ir šī labā lieta, bet mēs to neredzam, jo mēs esam tik ļoti fokusējušies uz to, ka man nepatīk. Un tas jau arī ir viens no signāliem, ka ilgi tu tā nevarēsi. Ja. Alga vai kaut kāds nodrošinājums vai drošība, jā, ir labas lietas, bet parasti es saku, tev ir jāsaprot, cik ilgi tev ar to būs gana. Jo ir dažreiz situācijas, kaut vai, piemēram, uzsākot jaunu lietu, man ir 2 gadu plāns, kad es sākšu savu biznesiņu, sākšu kaut ko cept, kaut ko darīt, un tad šos 2 gadus es strādāju savā pamatdarbā. Un tu sev esi iedevis lielisku pamatojumu, kāpēc es tur esmu. Un tik ilgi, kamēr tā attaisnojuma pietiek, to var darīt. Un man šķiet, ka tas brīdis, kad jau ar jebkuru attaisnojumu kļūst par mazu, un tas ir brīdis, kad tā nodarbošanās ir jāmaina. Jā, es tev piekrītu. Redz, te vajadzīga tāda ļoti cieša saikne ar sevi, tāda sevis izpratne, vai ne? Jo es domāju, tas, ko mēs sakam neapzināti, ja tu tā kā iedziļinies un saproti, nodibini to saikni ar sevi, redz, tad, kad es sāku, man vispār nebija nekādas saiknes ar sevi. Es esmu ļoti impulsīva, man aiziet impulsi, es tam noticu un aiziet. Un tad izrādās, ka tas man ļoti patīk. Un tajā mājā, kurā man šobrīd ir ceptuvi, mums tāda piemājas ceptuvīte, mēs to māju pirkām pirms kaut kādiem 11 gadiem. Un mēs saglabājam ļoti labas attiecības ar tiem īpašniekiem. Un tad, kad es ieliku Facebookā, kad tajā mājā tagad cepās maize, man tā īpašniece teica, vai, viņai vienmēr tur tik viss labi cepās un viss tik forša. Un viņa ļoti priecājās. Un tad, kad es izsludināju pirmo semināru ar Baironas darbu, es saņēmu no viņas ziņu, Irīna, atkal. Kaut kas jauns atkal, ja? Jā, jo tad, kad mēs pirkām to māju, strādāja bankā, un tad es cepu maizi, un tad viņa bija jau un atkal kaut kas cits. Es domāju, tā māja droši vien, tā man to radošumu šitādu. Vai ne? Klau, bet vai tu vari pastāstīt, tev bija ļoti interesants piedzīvojums, pirms tu devies, man šķiet, vispār sevi pārdot uz Kalnciem tirdziņu, tu cepi maizi, viena veida maizīti, un tad tev pajautāja, vai jūs varat atvest vairāk veidu maizes, un tev bija viena, es cepu maizi, un tomēr tu tiki galā, un tā nakts tev bija tāda arī ļoti radoša. Jā, es domāju, ko es varu vēl, ko cilvēkiem varētu vajadzēt, es meklēju receptūras, un beigās es radīju pati, mums vēl
nebija nakts, bija drusku vairāk, bija kaut kāds pāris dienas, ar nakti es droši vien esmu stāstot pārspīlējis, bet es atceros, kad mēs aizgājām pie manas draudzenes uz kaut kādiem svētkiem, un es sagriezu kukulīti, un es visiem devu degustēt un gaidīju atgrieznisko saikni. Tas bija jau tas jaunais. Jā, tas bija tas jaunais produkts, lai viņi saka, un vīrieši teica, tā ēst var, bet un sievas teica, jā, šis ir kaut kas ļoti garšīgs. Un tad es ar tiem paraudziņiem braucu uz to Kalnciem ielas tirgu, un mēs dzīvojam Pārdaugavā, un Kalnciem tilts ir tāds augsts, un es atceros, tas bija kaut kas, tas bija tāds tiešām pārdomu moments, kad es uzbraucu uz tā tilta, un man bija ārkārtīgi bail, ka man nepaņems tajā Kalnciem ielā ar tiem paraudziņiem. Un man zvana telefons tajā brīdī, un es skatos, man zvana bankas vadītājs. Un es sapratu, kas ir par lietu. Viņš grib man aicināt atpakaļ darbā un piedāvāt citu darbu un augstāku amatu. Un es domāju, nē, es pacelšu. Un viņš man prasa, Čaviriņ, kā tev iet? Un tas, ko es atbildēju, pirms tu man zvanīji, man gāja ļoti labi. un tas bija tā tik ļoti, es biju tik sabijusies braukt uz tiem testiem, Kalnciem tirdziņā. Un tik droša par banku, tik droša un pārliecināta par banku, ka ejot uz to interviju, man nevienu brīdi nebija šaubu, ka es to varēšu. Kaut gan es nezināju vispār, par ko ir tas darbs un kā tas jādara. Tā kā, jā, tur, kur tu esi jauns, tu esi tāds nobijies un nepārliecināts. Man pretī tāda, tur kādreiz strādāja tāda Herta, ja Herta skatās, čau Herta, viņa bija tāda smalka, jauna, ļoti meitenīta, un viņa man priekšā atnāk kā tas komisijas dalībnieks, kas tulīt izvērtēs to maizi, un es blakus tāda 35-gadīga sieviete, kur ir nobijusies no mazās smalkās Hertas, kas nu būs. Un tas likās dzīvības un nāves jautājums, kad vai mani tur paņems vai nē. Man šajā stāstā vislabāk patīk, un es tiešām novēlu mums katram tā darīt. Vai jums ir vairāku veidu maizes, bet Irīnai ir viena? Jā, man ir. Viss ir pateikts. Meli, jā, bet tu pasaki, jā, un patiesībā jau visu to esi tā teikt, to izaicinājumu pieņēmis, un tad kas tev atliek? Tev atliek radīt vēl vienu veidu maizi. Tai naktī, vai tajās dažās naktīs radās tāda auza maizīte ar lazdu riekstiem. Viņa ir vegāniska, un tā mums bija kādus 7-8 gadus vispār bestsellerīts, tā, kad tā beidzās pirmā un to izķēra kā pirmo. Tagad viņu ir nomainījis citu maizīti, jā, bet interesanti, kad viņa ļoti, ļoti bija pieprasīta. Un es redzu pie saviem kolēģiem, maizniekiem ļoti daudz kopē šo maizīti. Tas ir patīkami. Tas ir labākais dusmīgi. kompliments. Kā tu rādi savas jaunās receptes? Vai tās atnāk pie tevis, kā citi saka, pirms miedziņa, vai staigājot kaut kur ar suni gar jūru? Vai tomēr tas ir tāds prāta darbs, meklējot, pētot, varbūt arī citus pārbaudot? Man tie 7 veidi, kas mums ir radušies, viņi ir radušies, piemēram, es atceros, man kādreiz bija biznesa partneri, un es braucu mašīnā, un viņi ir atradusi tādu sieramoliņu. Viņi saka, man liekas, ar to sieramoliņu mēs varētu uztaisīt maizi. Un es viņai saku, zini, kas ir jauts? Un es viņai pa telefonu saucu, tik un tik rudzi, cik tur bija kvieši tajā maizē? Tik pieliec tik kviešus, pieliec tik auzas. Kāds tas sieramoliņš ir? Viņa man stāsta, kāds viņš ir. Nekad neesmu garšojis. Nav nejausmas pirms tiem 11 gadiem, kāds viņš ir. Tad to amoliņu tik gramus, cukuru tik sāli, tik ar pirmo reizi. Un tagad šis sieramoliņu maizīt mums ir tiešām bestsellers, visi viņi ļoti grib un cilvēkiem ļoti garšo. Un abrīnojami, man nebija nejausmas, bet kaut kā, tā ir kaut kāda maģija, viņš šitā atnāk. Un tad citas nāk ļoti, ļoti grūti un ļoti lēni. Mums jārada tur bezglutēna produkts, un tad, no kā radīt? Tu mēģini kukurūs, tu mēģini pros, tu mēģini gričus, tu mēģini to. Es sapratu arī kaut kādā izstādē, es iepazinos ar vienu kungu, neatceros no kādas ražotnes, un viņš saka, zini, man ir ļoti forši bezglutēna miltu maisījumi.
un viņš man saveda kastēm tos bezglutēnu miltu maisījumus. Un tad ik pa brīdim viņš man uzzvan, nu kā tev iet ar tiem maisījumiem? Un es neesmu viņus atvērusi. Man nav interesanti. Nav vēl laiks pienācis. Nē, man vienkārši nav interesanti. Man liekas, es negribu taisīt neko no gatava maisījuma. Man tas neinteresē. Es gribu radīt pati, un kaut kā, un atkal es nevaru to izskaidrot. Tas ir kaut kas maģisks. Un tā es arī neatvēru, un es aizvedu, noziedoju tos maisījumus kaut kur, neatceros kur, un tā es arī neko nepamēģināju. Bet griķu maizīt, kas mums cilvēki, kas neēd glutēnu, tagad ļoti daudz ēd cilvēki ar ierobežotu uzturu. Mēs sadarbojamies ar uzturu speciālistiem, man nāk un ēd to griķu maizīt daudz. Viņa tapa ļoti ilgi un ļoti lēni, un tad tu mēģini ar to, un kaut kā daudz tie eksperimenti bija, un es atceros tie paši griķu cepumiņi, kad mēs devām saviem puišiem pagaršot, viņi ieliek mutē, un mēs ādam granti. Tas viss tev notiek eksperimentējot, vai tomēr bija kaut kāda mācīšanās, kaut ko gāja apgūt, kaut ko jaunu, vai visa skola notiek virtuvē? Visa skola notiek virtuvē. Man ir grūti, mans lielākais ienaidnieks ir instrukcija un recepte. Man ar viņām ir ļoti, ļoti sliktas attiecības. Es aizgāju uz lauksaimniecības universitātē, izgāju vienus kursus par maizes ražošanu, bet tas bija stipri pēc, es sāku ražot maizīt. Un man bija kaut kādi jautājumi, bet nē, viss notiek eksperimentāli. Tas ir drosmīgi. Es nevaru neko pagatavot bez receptes. Tas ir drosmīgi, un tu zini, kā, bet redz, tas process jau, es esmu diezgan viegli prātīgi, tas process ir savādāks, tev to kukulīti ir jātestē laboratorijā, kā viņš tur iztur termiņu, un es jau tur saražoju vēl kaut kādas pesto un zupiņas un visu kaut ko, man patīk, es gribu vairāk pie tās maizītes kaut ko klāt, lai tie cilvēki tā kā var to maizīt izbaudīt, un tam jau visam tomēr arī kaut kāda zinātne pamatā. Tas ir arī drusku bezatbildīgi no manas puses šādi, bet es vedu uz laboratorijām, klausu, ko man saka pārtikas veterinārais dienests. Tad, kad mēs mācamies paši, mēs mācamies ātri. Tādā ziņā ātri, jo mēs to apgūstam un ļoti labi. Tas ir paliek ar mums. To, ko mēs izlasam, tas nevienmēr paliek ar mums, un mēs nevienmēr dabūnam to jēgu un to sāli. Bet tad, kad tu pats to atklāji, vai ne, tas... Jā, es varu pilnīgi tam piekrist ar šo podcastu, man ir līdzīgi. Es šorīt stāstīju radošai komandai, vakar montējot video vakarā, es pilnīgi nejauši atklāju kaut kādas funkcijas, ko droši vien man būtu jāmeklē ļoti ilgi, bet kļūdoties un pamanot to kļūdus, tad reku šeit var audio regulēt un šeit var kadru pielikt klāt un tā. Un fantastiski tiešām, un es esmu priecīga, ka es šobrīd daru to pati, jo tādā veidā es saprotu, kā ir jāveido kadrs, kā jāveido saruna. Ja man to izstāstītu cilvēks, kas montē, man tas paliktu, bet visticamāk es par to aizmirstu. Bet šobrīd tas jau viss ir ar mani un rodās tāda viengabalainības sajūta. Tas viss ir mans lauks, kuru es pārvaldu. Tas ir brīnišķīgi. Un ir ļoti interesanti, vai ne? Visu laiku ir interesanti. Jā. Dekrēts kaut kad beidzās. Un bija jāpieņem lēmums. Iet atpakaļ. Un tad, ko darīt ar maizi, turpināt abus darbus, kas notika tālāk? Es turpināju ar maizi. Man atļāva banka, man atļāva izbaudīt vasaru Kalnciem tirdziņā. Man bija ļoti saprotošs vadītājs, viņš man ļāva nākt, es atceros, kā tagad ar 15. septembri. Un es pieņēmu darbā cilvēku, kurš man gatavoja maizi. Es tev stāstīju laikam arī to, kad man bija tas 500. Fiatiņš, un es pielādēju tās maizes kastes tajā baltajā Fiatiņā. Un pirms darba es izbraukāju bioveikals, iznāsāju kastes, un uz 8:30 es esmu bankā baltajā kostīmiņā, un es sāku strādāt. Bet tas tāds drives, un es pakoju agri no rīta, un es nesaprotu, kur man bija tā enerģija, kur tas spēks, viņš kaut kā rodās no tās idejas, no tās ticības, viņš kaut kā rodās. Un, jā, es strādāju paralēli, un tā es
kādu laiciņu darbojos un sestdienās braucu uz Kalnciem tirdziņu, tur es varēju noķert to kaifu tirgojot un to saikni ar klientu. Bet tur bija tā nianses, tas bija savādāk. Tie nebija manis ceptie kukulīši, viņi garšoja savādāk. Un es jūtu, ka man tas prieks zūd. Un tad sakrita, ka mums pieteicās 3. bērniņš. Tātad tu esi atpakaļ bankā un pieteicās 3. bērniņš. Jā, un man nācās palikt uz saglabāšanu mājās, un man parādījās biznesa partneri, kurš to visu pārņēma. Un kaut kā, viss tā likās kopā. Un likās, nē, šis tagad tāds mezgls, ko es nevaru atrisināt un atpiņķerēt, un viņš atpiņķerējās. Un atnāca cilvēki, kas palīdzēja, es paliku uz gultas, es koordinēju visu no gultas. Arī diktēja receptes? Mazāk. Maizīte strādāja, banka darbojās, viss notika bez manis. Un tad manam vadītājam uzlika tādus noteikumus atrast manā vietā cilvēku no ārpuses uz manu prombūšanas laiku. Un es sapratu, ka es nevaru viņam to nodarīt, jo es paliku stāvoklī neplānoti, un viņš tomēr mani pieņēma, man uzticējās, un atrast cilvēku no ārpuses ir ārkārtīgi grūti, un es pieņēmu lēmumu, ka es vienkārši iešu prom. Un atkal tas bija tā, ka, es to zināju, bet redzi, paralēli es jau liku naudu zeķē, es jau atliku naudiņu tam gadījumam, jo es jau sapratu, ka tas kaut kad notiks, un ka tas pienāks tas brīdis, un es nodrošinājos. Es nebiju viegliprātīga tādā ziņā, kad es aizgāju vienkārši bezatbildīgi un paliku mana vīra apgādībā. Un, protams, arī tie 18 gadi un darbs augstākā vadībā man bija ļoti labi aiziešanas noteikumi. Un tas bija arī ļoti atbalstoši. Un tagad paskatoties, kā es domāju, kā tas viss tās salikās. Es no viesmīles aizgāju uz banku, nostrādāju tur 18 gadus, sadarīju trakas lietas, manī banka ieguldīja milzīgu naudu. Tad, kad es aizgāju prom un es palūdzu personāla daļai manu mācību sarakstu, ko es esmu izgājusi, man bija mācību saraksts uz 3 lapām ļoti sīkā drukā. Banka bija manī ārkārtīgi daudz ieguldījis, noticējusi man. Es biju tur labākais reģionā. Pie mani brauca bankā no reģiona, mūsu reģiona vadītājs un veltīja man 2 stundas dzēra ar mani kafiju un prasīja par maniem sapņiem. Tas bija kaut kas neticams. Tas bija nedzirdēts stāsts, kad viņš, šis vadītājs vispār atbrauc pie kāda filiāls vadītāja un no pašas Skandināvijas un runā kā un ko tu gribi, un tad es dabūju milzīgu balvu un naudas balvu un braucu mācīties uz Londonu, angļu valodu es atceros, un tas tik daudz piedzīvots, bet kāpēc tas viss, un tagad es cepu maizi, un man liekas, ka tā dzīve man ir tik ļoti atbalstījusi, lai es nonāktu tur. Un tad šis gadījums ar palikšanu uz gultas, man sākās panikas lēkmes un veģetatīvā distonija, un es vienkārši meklēju, ko man darīt, terapija attālināt tajā laikā vēl nebija, un es atradu metodi, ar kuras palīdzību es varēju tikt ar savām trauksmēnajām domām galā, un atkal šī maize man ir aizvedusi pie šīs metodas, pie šīs Kētijas Baironas metodas darbs, kuras 7 gadus pēc tam paralēli maizei, pateicoties maizei, izmācījos institūtā Amerikā, un es varu šobrīd šo metodu praktizēt gan pati, gan piedāvāt cilvēkiem. Un man liekas, neticams tas ceļojums, man šobrīd ir 49, neticams ceļojums, kā tā dzīve man ir atbalstījusi, kā es tos cilvēkus esmu satikusi. Un zini, kā
man ir tā Inga, kas mani uzaicināja uz banku, ja? Un tas Jānis Buks, kas man uzaicināja uz to valdi, un vēl es varu skaitīt un atkal sveicināt šeit cilvēkus, un man liekas, tik daudziem es varu būt pateicīgi. Paldies tev, ka tu manī saskatīji kaut ko, ka tu mani uzaicināji. Un paldies, ka tu pavērsi manu dzīvi šādi un šādi. Un es nezinu, ja es nebūtu tai valdē, un ja es nebūtu tai pozīcijā, un ja es nebūtu tur, kur es būtu, man nebūtu visu to zināšanu. Un man bija tik ļoti skaidrs, kā strādā uzņēmums, kā strādāt ar klientiem, kā pārdot, kā runāt, kā komunicēt, kāda ir tā komunikācijas kultūra, un to visu esmu iemācījusies. Tomēr, ja tu salīdzini darbs valdē un maizītes pārdošana Kalnciem tirdziņā, tie plusi un mīnusi, divas pilnīgi dažādas nodarbošanās. Zini, kā tas ir pilnīgi kaut kas atšķirīgs. Man liekas, tas ir īstāk būt te Kalnciem tirdziņā. Ir dienas, kad es strādāju 16 stundas, ir dienas, kad es strādāju 14 stundas, ir dienas, kad es strādāju 4 stundas. Un man vispār nav sajūta, ka es strādātu. Tas ir tā atšķirība. Es tā kā padaru to, pastrādāju tur, bet man ir sajūta, ka es dzīvoju. Un es atceros to momentiņu, kad es runāju ar savu vīrmāti, un es teicu, viņa saka, ko tu gribi? Kā tas ir? Tu tagad iesi prom no bankas. Es teicu, zini, kā man ir sajūta, ka man ir darbs un dzīve. Un tad man liekas, ka man būs tikai dzīve. Man nāca auklīte, man jau bija 3 bērni, man nāca auklīte, 2 bērni, un nāca auklīte no rīta, viņi nāca jau uz 7, lai palīdzētu bērniem sataisīties uz dārziņiem, un kuri tur palika mājās. Un viņi mums bija tādi, kas visu novāca, pagatavoja, izdarīja, pabaroja, izņēma bērnus, izvadāja. Un es nācu mājās arī ap 7:30. Un vienā brīdī man sāka piemeklēt tā sajūta, ka es dzīvoju viesnīcā. Māja ir vienmēr tīra, viss ir novākts, viss ir izgludināts, viss ir salikts pa vietām, ēdiens ir gatavs, un es tikai aizēju un atnāku, un aizēju un atnāku. Un bija sajūta, ka kāds cits dzīvo manu dzīvi, un es pati tā kā esmu vienkārši tāds viesis šajā dzīvē uz brīdi. Tas ir tas moments, jā, ko es gribēju pieminēt. Man bija ļoti daudz plusu, gan tā vizītkarte, gan status, gan, protams, vara, pēc kā viena daļa no mums tiecās, gan brīnišķīga alga, mašīna, visas sociālās garantijas. Mani respektēja, cienīja tikai tāpēc, ka man ir vizītkarte. Un tomēr, zini kā, es atceros to sajūtu, ka man bija dzimšanas diena, un man nāca sveiki dažādi departamenti, ar kuriem es pat nesadarbojos. Un tā sajūta jo tas nav par mani. Tas nav par mani. Viņi nāca pie mana status, pie manas vizītkartes. Par statusu ir ļoti svarīgs jautājums, jo status un vara, kas ir piešķirta, ļoti bieži mūs kavē aiziet pie sava aicinājuma un sirdsdarba, jo ir ļoti grūti no šīs vizītkartes atteikties, jo tad, kad tev prasa, kas tu esi, cik es esmu vadītājs, viceprezidents, jebkas, kas te tajā brīdī jā, mēs saucam amatu. Uzņēmuma īpašnieks, jā, un tad pēkšņi tas nav, un tev jāsaka, labdien, es esmu Irīna, es cepu maizi. Un tā maize jau ir nozīmīga tev pašam, tu zini, ka es cepu maizi, jo tas ir mans dzīves darbs. Bet citiem es esmu cilvēks, kas cep maizi. Zini kā, es tagad vairs tik ļoti nekautrējos, bet bija viens periods, kad man nāca bijušie kolēģi, ne visi, bet nāk uz tirdziņu, un es tā kā mēģinu izlikties, ka es meklēju kaut ko kastē vai zem galda, man bija nērti. Un interesanti, ka vasarā man nav nērti, jo tad tu esi tā smuki saģērbies, tev ir balta blūzīte un pelns priekšautiņš un viss tā organiski izskatās. Bet tad, kad tu esi satuntulējies un ir ziema un ir sniegs vai ir lietus, tad ir sajūta, viņa domā, ak, Dievs, ko viņa tur dara, vai ne, ko viņa tur dara, uz ko viņa ir spējīga tikai uz šo. Atkal jau tas laikam ir tikai mans stereotips, jo ļoti daudz nāk klāt un saka,
kā tu tagad dzīvo? Mēs tiecamies uz kaut kādu noteiktu gala rezultātu. Man būs alga, tad man būs status, tad man būs vara, tad būs, vai kāds tur tiecās pēc kabineta 12. stāvā, vai es nezinu, cik mums tagad tur Z-Towers ir vēl vairāk, ja? Un tu tur nonāc, un nav, vai arī tā cena ir tik liela, ka tev ir status, bet tev nav dzīves. Un tad ir jautājums, ko tu ar to dari. Manā ieskatā to var balansēt, tu vari balansēt to ar savu hobiju, ar savām attiecībām. Dažreiz tas palīdz. Ja vien tas status tev nepaņem 16, 18 un 20 stundas tavas dzīves, jo kur tu to balansu ieliksi. Un ir ļoti svarīgi būt apzinātiem un to vērtēt visu laiku. Kādu brīdi ar to varētu būt arī gana. Un šeit iespējams viena no metodēm, kas var palīdzēt, ir tu jau pieminēji Bairona Keitija metode, ko tu arī pati apguvi, un kas tev palīdzēja, vai tu vari īsi pastāstīt par šo metodi, jo ir podkāsti, kur tu jau esi viesojusies un diezgan detalizēti par to metodu stāstījis, un pie tevis to var arī mācīties. Bet ļoti īsi šajā podkāstā, kas tā ir par metodi un kā to pielietot. Tad, kad tu teici, kas tad, kad es sasniegšu to, un tas ir tas, ko mēs runājam, strādājot ar darbu, ar maniem klientiem, ko tu gribi sasniegt? Gribu nopelnīt. Un kas tad būs? Kas tev būs tad? Un viņš saka, tad es beidzot varēšu atslāpt. Un tik interesanti, es jautāju, kāpēc tu nevari atslāpt tagad uzreiz? Kāpēc tu ej šo apveceļu, jo ir tā ilūzija, vai ne, ka tā nauda, tā vāra, tas amats, tad es varēšu beidzot būt laimīgs, tad es beidzot varēšu baudīt, tad es varēšu būt ar savējiem, ja tas apveceļš. Par metodi mazliet, tā ir metode, kas strādā ar domām, konceptiem, pārliecībām, kas mūs ierobežo, kas mums rada stresu. Un tā ir fantastiska apzinātības metode, ļoti efektīva, kur mēs varam strādāt ar jebko, kas ienāk mūsu prātā. Kauna, bailes, vaina, sāpes, pārdzīvojumi, emocionālai pārdzīvojumi. Ar visu, par ko mēs ticam, ka tas mums rada kaut kādas negatīvas emocijas, tas rada stresu, tas rada ierobežojumus. Un tā. Un metode pavisam ir vienkārša. Mēs vienkārši atrodam to domu, identificējam viņu, liekam viņu uz papīra un ejam cauri ar 4 jautājumiem. Un tad paplašināti skatāmies uz to domu, pagriežot. Un ir labi, to metodu var noteikti apgūt paši tādā pašmācības ceļā, un ir vairāk avotu, kur to var izdarīt. Ir grāmatas vairākas, un otrs veids, ka tu vari strādāt ar cilvēku, ar facilitātoru, ar tādu procesu vadītāju, kas tev palīdz daudz kvalitatīvāk iziet šim procesam cauri. Un tas, ko es esmu izdarījusi, es esmu izmācījusies Keitijas Baironas institūtā Amerikā. Es mācījos ilgi, 7 gadus tas process man ilga. Un es esmu šīs metodas certificēta facilitātora, viena no dažiem 100, kas ir pasaulē, un vienīgā Latvijā un vienīgā Baltijā, ar ko es, protams, varu lepoties, bet man ir doma biedri gan Lietuvā, gan Igaunijā, kas strādā ar šo metodi, un tā. Tas ir tas, kur mani aizveda maize. Banka aizveda pie maizes, maize aizveda pie šīs metodas. Un zini kā, kas ir mainījies, laikam jau gadu garumā, šis ir mans dzīvesveids, šī metode ir mans dzīvesveids, ko es varu praktizēt dzīvē. Es to praktizēju nemitīgi, jo ko šī metode mums dod, mēs tā kā uz mazu brītiņu par kaut kādu mazu tēmu, mazu lietiņu, mēs ieraugam, mēs apgaismojamies, un atkal aizējam tur tajās pārliecībās, un atkal apgaismojamies, ja, uz tādu mazu brītiņu. Un šī man ir iespēja dzīvot, pieredzēt, būt apzinātai, apgaismoties uz sekundi par kaut ko, un tad atkal aiziet tur, kur es eju pie savām pārliecībām, pamanīt, jā, mana dzīve, protams, ir būtiski mainījusies. Un es atceros, tas tagad bija gada sākumā pie Jūra Rubeņa, viņš teica,
lai ko mēs praktizētu, vai ne? Praktizē, vienkārši paliec pie tās vienas metodas. Un es esmu palikusi nu jau 12 arī gadus, 11, 12 gadus pie Baironas darba. Un tas ir mans dzīvesveids. Tas ir izmainījis manu dzīvi un manas ģimenes dzīvi, un man šķiet, ka daudz manu klientu dzīves. Man bija tas prieks mācīties arī pie tevis. Un man šī šķiet brīnišķīga metode, kā apšaubīt vispār visu. Un var apšaubīt arī pozitīvo, bet pārsvarā mums, protams, ir jāapšauba negatīvās lietas. Un ja savstarpējās attiecībās es mēdzu teikt, ja man kāds kaut ko apgalvo, viņš neko nejēdz, vai, teiksim, viņš ir riebeklis, viņš grib man ieriept. Un tad es parasti kolēģiem saku, tu zini tikai vienu stāsta pusi, tu nezini kontekstu. Ja? Tad attiecībās ar sevi mums arī sevi jāapšauba, jo tu zini tikai vienu pusi, ko saka tavs prāts. Piemēram, manā gadījumā es nevaru sazināties ar šo viesi, man liekas, ka viņš nenāks. Ja? Un tas ir mans prāts, kas saka, kaut kāpēc, es pat nezinu, kāpēc. Es esmu lielisks speciālists, runāt māku, podcasts man ir, mikrofons man ir. Kāpēc, lai viņš pie manis nenāktu? Viņš droši vien nenāk uz tādiem. To saka mans prāts. Un tad šī metode ir tā, kas ļauj pašam ar sevi ieaicināt droši vien savu sirdi, mazliet sarunā ar prātu, ja, un pajautāt, vai tā ir taisnība, ka viņš nenāk. Brīnišķīga metode, lai sevi izaicinātu. Lai izaicinātu, bet zin kā, liekas, ka tas ir tāds process, kas apšauba domas, bet redz, mēs jau sevi, pareizi tu saki, mēs sevi redzam, un ir kaut kāda ego dalība, un ir mūsu audzināšana, mūsu pieredze. Mēs redzam, jo mums ir tāda pieredze. Mēs redzam sevi tā, jo mums ir tāda pagātne. Mēs redzam tā, es saucu to par realitātes karti, jo man ir tāda realitātes karta vai realitātes programma. Jā, un man tikko vakar bija saruna ar manu vīru par mūsu tīņa bērna audzināšanu, un mans vīrs man saka, neatceros tās detaļas, bet viņš man saka, tu zini, tad, kad tu man darīji tā, es jūtos tā, un iespējams mūsu tīnis jūtās līdzīgi, ka tu viņam šitā dari. Un es saprotu, ka agrāk, pirms šīs metodas, es pat klausīties negribēju, un tagad man ir pilnīgi izplešās rokas, un ok, dod man šo, es gribu to zināt, es gribu paskatīties, kam es par to ticu, un paņemt, uzlikt to uz lapas, un iespējams, ka apšaubīt. Vai tiešām es sevi redzu objektīvi? Vai tiešām tas, kam es esmu ticējusi, tā izturoties pret mūsu bērnu, vai tiešām tā ir bijusi taisnība. Un tas, ko tu saki, jā, šeit ļoti kārtojās šajā metodē attiecības ar sevi un attiecības ar apkārtējiem. Caur attiecībām ar apkārtējiem kārtojās attiecības ar sevi. Tas, ko tu aprakstīji par to, iespējams, tas bērns tā ir juties, vai kad vīrs, kurš padalās, ka tu tā dari, es jūtos šādi, tā ir ļoti liela vērtība. Es pati to supervīzijas studijās apguvu, kad es iegāju studijās, es biju tāds 100% prāta cilvēks. Man bija liels atklājums, ka es drīkstu nesaprast, bet momentā izteikt savas sajūtas. Respektīvi, tu zini, ka tu man tā saki, es jūtos tā. Un prasa, kāpēc? Es saku, es nezinu, bet šobrīd man ir pretestība, bailes, tu vienkārši to nosauc. Un priekš manis tas bija tāds milzu atklājums. Tā var? Ja es nevaru paskaidrot, es drīkstu vienkārši pateikt, es kaut kā jūtos nekomfortabli. Un te ir līdzīgi, kā tu teici, ka tu dabū atgriezenisko saiti. Tev cilvēks pasaka, man negaršo. Ok, tev negaršo, jo tu esi tāds, tev patīk vairāk tur skābas, saldas, citādas lietas, bet es zinu, ka tev negaršo, un es zinu, kāpēc tu nepērc. Es neizdomāju, viņš nenāk, tāpēc, ka es viņam riebjos vai vēl kaut kas. Un man šķiet, ka priekš manis pašas šī atziņa, ka es drīkstu vienkārši pateikt, man no visām manām studijām es esmu gatava samaksāt vēl tikpat, ja man iedod kaut kādu vēl tikpat vērtīgu atziņu. Irīna, tad šobrīd tu cep maizīti,
savā ceptuvē, savā mājā, tu piedāvā klientiem Byron Katie metodi, lai tiktu galā ar kaut kādām savām ierobežojošām pārliecībām. Un droši vien, ka šī metode varētu palīdzēt arī nonākt līdz profesijai vai nodarbošanās, kas sniedz to sajūtu. Man šķiet, ka jā, un daudzi nāk ar šo jautājumu. Daudzi tagad laikam ir modē meklēt sevi, vai ne? Man nepatīk teikt meklēt sevi, jo tad ir tāda sajūta, ka kaut kas ir pazudis. Man patīk domāt, ka mums ir jāatklāj, un tas ir līdzīgi, tu zini, ka tev ir tāda balta jaciņa kaut kur skapī. Viņa tur ir, tu pat zini, ka viņa ir skapī, bet ir jānorok kaut kāds slānis nost, lai to atrastu. Man patīk teikt, ka mums ir jāatzīst, ka tas ir tas. Tāpēc mēs ar tevi arī runājām, ka galvenais ir saprast, man ir status, man ir alga, man ir nauda, bet man nav tās sajūtas. Nekas nav pazudis, viss ir tevi iekšā, bet jānoņem nost tas, kas ir liekas. Bet vai tev pašai šobrīd ir tā sajūta? Dienu no dienas. Es nevaru teikt, ka viņa ir tāda konstanta un nemainīga. Ir dienas arī, kad negribās. Ir dienas, kad liekas, nē, šodien varētu ar tiem klientiem netikties. Un ir tie klienti, un es nevaru teikt, ka ar visiem ir ļoti viegli. Un zini, ko es pamanīju? Visi saka, dzīvo tagad. Bet man, lai man šodien ir labi, man vajag to drusku nākotni. Man kaut kā vajag drusku nākotni. Un man šobrīd ir tāda sajūta, ka man ir tā sajūta tajos brīžos, ka man ir drusku kaut kāds projektiņš kaut kur vēl, un kaut kāds vēl tāds interesantāks darbs. Kaut vai šis podcasts, ja? Man ir šī sajūta visu weekendu, jo es nākšu uz podcastu, man būs iespēja padalīties. Varbūt kādu es iedvesmošu, varbūt kādam es iedošu kādu racionālu padomu, padalīties. Un tad ir tā sajūta. Un tad ir tā sajūta vienkārši ne no kurienes, jo bišķi uzspīd saule, un tu uztaisi kaut ko garšīgāku, kaut ko vēl klientiem piedāvā, un viņi spiedzais sajūsmas, un saka, jā, mēs ļoti gaidījām šo dārziņu sautējumu, vai kaut kādu zupiņu, ko es uzvāru kādreiz uz Kanciem tirdziņu, vai cilvēki man sāka runāt par uzturu, un tas man arī ārkārtīgi interesē, un tad ir tā sajūta. Man tā sajūta laikam ir no cilvēkiem un drusku no nākotnes. Jā, bet ir. Un zini, kā viens klients man teica, ko man gribās vēl pateikt. Viņš man teica, zini, es gribu atrast kaut ko es varu darīt līdz savai pēdējai elpas vilcienam. Un man te brīdī iedegās acis, un es saprotu, man ir. Es esmu atradusi. Es nezinu, kā būs rīt, jo, kā teica mana mājas bijusi iepašniece, Irina atkal. Bet šobrīd man ir sajūta, ka es varu to darīt līdz mūža galam. Varbūt necept maizi, jo tas ir smags fizisks darbs, bet būt ar šo Byronas metodi, to, kas palīdz man un ar katru klientu man, jā. Un tad, kad es strādāju bankā, es domāju, man izstāsies pensija, un tad es dzīvošu kaut kā. Un šobrīd es negaidu pensiju, jo es gribu šo darīt līdz mūža galam. Un ir visu laiku interesanti. Man šķiet, ka tas ir mazliet mīts, ka mēs gribam atrast kaut ko es darīšu līdz mūža galam. Un tad man šķiet ir tāda apgrieztā loģika, tev noteikti ir jābūt sajūtai, ka šis ir tas, ko es varētu darīt līdz mūža galam. Bet vienlaikus tev arī jāsaprot, vienā brīdī es varu sevi tajā izsmelt arī. Tā ir lieta, kas man patīk, kas man dod to sajūtu, bet viņi var arī pāriet. Un tas ir pilnīgi normāli, jo būs cita tieši tāda pati lieta, jo mēs jau arī mainamies. Kaut vai tevis pieminētais, cept maizīti ir fiziski smagi. Un tad, kad mēs nogurstam, mēs novecojam, ja? Mēs no tā nevaram izvairīties. Un tad, kad paliek fiziski smagi, lai cik tev patiktu, tas jau vairs nebūs tas pats process. Un pēc tam tu vari mācīt cept maizi vai darīt jebko citu. Un ir jāspēj
saprast, ka tas nav tāds permanents stāvoklis, viss es tagad atradu, un viss tagad nekas nemainīsies. Jo tas arī, man liekas, mums liek mazliet iesūnot un rada to viltus sajūtu, ka tas nekad nebeigsies. Tas ir tāds, viss, es sasniedzu, ja, un es tagad tādā zenā esmu. Es tev arī piekrītu, un tomēr man gribās to sajūtu, ka man tas tā patīk, kad es varētu šo. Es tev piekrītu, jā, kad viss ir mainīgs. Protams, vai es pirms 20 gadiem vispār varēju iedomāties, ka es būšu tur, kur es būšu, vai pērkot māju, ienākot tajās neremontētās telpās, ja es savam vīram teikt, šeit būs ceptuve, vai kāds man noticētu. Bet tu ļoti labu lietu pateici, ko saka gandrīz katrs viesis. Es nevarēju iedomāties, vai es nevarēju iztēloties. Un tas atkal ir tas prāts, kas mums saka, nu tu ieej tajās telpās, tu tur neko nevar iztēloties. Un tad ir kaut kāda tā balstiņa, kas saka, bet te varētu maizi cept vai vēl kaut ko. Un prāts saka, kādu maizi, paskaties uz tām telpām. Vajag drosmīgi iet iekšā tajās lietās, ko mēs nevaram iedomāties, jo kāpēc ir šie stāsti, kāpēc es aicinu šos viesus, un tu man prasīji, kāda jēga tam podkāstam. Es gribu, lai cilvēki arvien vairāk un vairāk stāsta. Es nesapratu, es nevarēju iedomāties, bet tiklīdz es spēru pirmo soli, man pēkšņi ir ceptuve. Nu kā? Ja? Un, protams, skatoties atpakaļ, bet loģiski, jo tur bija tāda iespēja, bet tajā brīdī tavs prāts to iespēju neredz. Bet tāpēc ir jāatsaucās un jādara, jo risinājumi nāk visiem. Un otra lieta, kas arī izskan gandrīz katrā podkāstā, es nezinu, no kurienes man tā sajūta. Jā, mēs nezinām. Mūsu prāts ir diezgan ierobežots, bet tas nenozīmē, ka neeksistē šīs sajūtas, šīs atbildes, kas mūs vienkārši sasniedz. Es ceru, ka varbūt kvantu fizika to kādreiz izskaidros, un tad arī mēs racionālie cilvēki teiksim, jā, taču tur ir tā zinātne apakšā, un šobrīd jau notiek darbs tajā virzienā, bet šobrīd atsaucamies. Zinām, ka tam ir noticis, arī tev notiks, tu ne ar ko neatšķiries. Tik līdz ir tā sajūta, dodies iekšā, dari, un tie risinājumi vienkārši nāks. Paldies tev, Irīna, ka tu dalījies ar savu stāstu. Tas noteikti kādam būs iedvesmojošs, jo aiziet no korporatīvās karjeras nav viegli. Es personīgi zinu daudz tādus cilvēkus, viņi arī man iedvesmoja šim podkāstam, un iespējams tava pieredze ļoti noderēs. Paldies tev! Paldies, ka klausījies un biji ar mani, Līgu Pauliņu. Šis ir podkāsts par iedvesmojošiem cilvēkiem, drosmīgiem lēmumiem un pats galvenais par to sajūtu.